Oj, nu stāst. Labu apetīti visiem. Labrīt. Karoči ātri, te zviedru galds 17 eiro maksā. Mēs gribējām ar Markusu paņemt, tad tur visu var žirīt nost, tur burgeri visādi. Tātad šodien tagad mēs paēdīsim, dosimies uz veikalu, sapirksim barību. Cik mums saziedots ir? No savas naudas sapirksim. Arī cilvēki ir saziedojuši, cik mums kopā 50, ne? Kaut kur, jā, mums ir pīdīts apmēram. Visi nepaspēja, bet, 50 eiro. Sapirksimies konservus, jo viņi teica, konservi nekad nav palieku. Konservus viņi teica, jā? Saņemsim. Un tā mēs dosimies patversmi. Pastaigāsim ar suņiem. Un jā. Zatupjoji. Iedos skatītājiem bučiņu kamerā no rīta. Nē, tā. Zin, tāds silta elpa. Paldies visiem, kas saziedoja tiešām. Katrs cents bija svarīgs. Sapirksimies, izdarīsim kaut ko labi. Bet, ja godīgi, paldies tiešām. Nedomājam, ka kāds tā atsauksies. Ēdam brokas. Sievietes gatavojās. Tur arī vajag drēbes kaut kāds sliktas ņemt. Ķipa, jā. Šitā jau labāk nebraukt, lai ar džinsās. Es džinsos šities brauks. Brauks. Lotgaļis. Lotgaļis. Vienīgi man vēl kurti jāpaņem, tur tev zem gultas stāv. Es jau tā kā viņu savs savāc. Izdzēru visu. Ēdam, tad mēs šaujam. Būsiet ar mums. Paēdīsim un uzreiz maucam uz tirgu, meklēsim borību. Visi parādīsim. Es un Marku šorīt raksta, 9 esi gatavs. Es ar savējo kuruču guļu. Un na stoļpē es esmu, zini, mēsls, kad man noskan modinātais 8:40. Es pamožos un nākamais ir 8:50. Es viņu izslēdzu un nebūvēju. Un tu man zvani, skaņu izslēdzu, lai prosta gulēt iet. Tāds, labi, ka acis par atveru, es jau atveru, man kalpaks, tu man zvanīsi, es domāju, gaidīju jau lejā mūžu, zini. Nē, tā jau normāli. Mēs tādu agro rītu uztaisījām, lai varētu to barību visu sapirkt laicīgi. Domājam, tur izbrauks. Pagad, cik mums reāli ir finanses, vai ar viņiem parunāsim? Finanses noziedoja mums 50 eiro. Nē, mums ir skatums atsūtīja Viktorija Loginu 20. Jā. Vai 25. Nē, 20. Un viena persona atsūtīja 25, bet viņa vēlējās palikt anonīma. Mums ir 45 eiro no ziedojumiem. Un tā gribās pie tiem sunīšiem aizbraukt īstenībā. Jā, paguļaļ. Tur tik augsts. Vajag silti apģērties. Un zini, un sev kādu uz mājām paņem. Jā. Visus uz mājām paņemsim. Jau tādu braucam atpakaļ, mašīna ir pilna ar suņiem. Tā, tad ņemsim tad 15. Nu jā, paņem 15 Piper bunžas, es domāju, konservus, un es domāju, sausu kaut kādu jāpaņem. Nu jā, paņemsim. Kaut kādu. Es gribu agrāk bērnīgi vajadu to varīgu sausu. Mamma teica, ka es dzīvnieku saugu, es atceros. Man bija saliks tiem kaķiem, es gāju viņu. Man тоже без спонс получается. Тоже хорошо? Нет, это не есть хорошо. Ну как, всем же надо что-то поесть, покормить. Ну, если, понимаете, вы собаку покормили, в день она больше не придет. А здесь голуби, голуби же тоже люди. Markus slomā. Vai es nepadomātu, mums vienkārši viņam maisu iedeva jaunu. Šitais mais kaut kādi 15 kg. Un, protams, man viņa Jānis deva tev. Nu man jau ar to tērienu smagi. Tev jau kas vajadzētu, lai šito Tāds ir tas Markus. Ka naģis savs. Tev jau spēka nav? Nē, augsti rokām. Kādreiz gan jau es tev ar tādu vainagu pirkšu. Ko? Jā, veikalā mums neatļauj baigi filmēt, negribēja. Neprasu, krikiņ. Posties kompleksās pa 3,50. Vajag iet bahnut, ne? Jebal, prikiņ. Pa 3,50 un kaut kur paēst. Pasties kā cēdiens izstās. Pa 3,50. Apmēram tā kā mums maisā. Sapirkām kur mēs nopirkām milzīgo maisu, cik tu nezinu, kaut kādi 10 kilogrami bija, jā. Bet, loģiski kaķa mais, bet tur suņu barība. Tā mums vēl šitam kaut kādi kilogrami ir atsevišķi cita. Cik tur ir apmēram? Kaut ko viņi salika. Te vēl kaut kāds kilograms ir. Bļā! Kā vienmēr čū. Jo, bēni!
Tev kaut ko iedot, bļeļ. Sarjan, brāt. Karoči, labi. Davai uz kām štrik vienu apēst. Nē, es negribu nomirt vēl. Labi. Karoči, rekur teica, kad vēlams būtu tā slapjā barība. Konservus. Rekur sapirkām konservus. Našķus kaut kādus paņēmām suņiem. Knaģi nosaluši. Brauksim drīz patvērsmi. Tu labāk man pasaki, ko mēs ar to maģis tagad darīsim saplēst. Tu saplēsi, tu arī domā. Ir labi cilvēki. Man jau smieklis nācies tam cilvēkam dotu kameru, lai mums cilvēki viņu sevīm griež. Mašīna mums sarveiks palasknūt nebūtu vēlams. Es domāju, es aizbraukšu. Varu ciet. Skems. Ārā ir tāds dubaks, ka vienkārši knaģi savs. Nepietika nauda noskot mašīnu ar putām brauksim. Gaidām, kad putas Nopilēsim un brauksim tālu. Visu barību atstājām. Boži. Augsti ārā šodien. Nu nenormāli, tā knaģi savs pat pafilmēt nevar. Nabaga sunīši. Jā. Augsti viņu arī. Cik uz gulēt aizgāja? Vēl kaut kur pusdivos varbūt. Nu, davai, ej tur. Tu gaidīs, ne? Nu, loģiski, es nesalšu ārā. Tā domājam, kādas ar kādu zīmējumu, zini? Šitas priekš Gārdena. Gārdena. Atceries šitādas cimdus? Čūk, atceries šitādas? Mēs esam stāvuši darbinieki. Ar šitādiem mēs agrāk šansējām labi. Bet knaģi tik un tā viņos tā pārsala. Nu jā, mēs strādājam minus 40 grādos. Stāvi pirkstu sarājas iekšā. Jā, tur žoska bija. Bet ir te normāli cimdi. Devčiku zini. Es domāju, bez viņiem ir pat siltāk. Tas jau tāds vispār nezinu, kas tas ir. Zini, tas ir kaut kādās halturkās, ka tev iedod Yeah. rodas bedri. Davai, uzliec savu knaģi. Davai, kura man būs domā? Tev Tu, gan jau zinot mani. 6XS. Danē, Nu, nē. zini, cik tev būs? Zinot mani. Tev būs šitais te 9L. Jo mums jau rociņas ienāca, ka mēs Nu, tā. gan rīz, jā. Nu jā, tieši 9L pasties. Mūšu cepuri vēl paņemt. O, kas tas? Nav tā maska, tipa? Nē. Kas tas ir? Cepuri. O, šitās ar atstarotājiem. Beļa. Zaseivi! Čoks, tu trikšots smalc. Man jau gribētos ar kādu spīdini. Kamuflāža. Jā, tas tiem snaiperiem. Bļa, brat, где ты пропал? I'm secret. Brat, tu Neredzu tevi. Nu, tev jau labi izstāst, domāju. Ka luxury. Kā tu teici? Bazara vecena, kas cīgas tirgu? Tas taču īstenībā man tāda, zini, agrāk tirgu, ka čeburikus kaut kādas tirgoja. Kaut kādus cimdiņus paņēmām. Čisto tā, lai nenosaltu. Ну чё, ты готова? Тепло оденься, да? Давай мы тогда едем. Ņem kaut kā. Konzervus atstājam. Varība ir. Baigi daudz dod, ne? Cilvēki Ar kopumā. cilvēki ziedo kaut ko. Augsti baigi. Ko teiks pirmais iespējas? Nu, suņi daudz. Daudz? Jā. Čo ты? Мне понравилась колхозка одна. Так, te ir Ukraiņu suni, cik saprat, jā. Un šitie jau visi adoptēti ar zilo. Op, malači. Nu, šitam laikam ir tas vecums, laikam ir skaidrs, tas ir zināms. Jo, ja mēs tikai apmēram to vecumu, ja, tad mēs liekam pārsvarā to ierašanās datumu un tad mēs izdomājam.
Rītas ir drošāk, ir ļoti droši. Mums būs saka, ka suni ļoti maz socializēt. Viņu principā nav. Kopumā atmosfēra baigišana tāda. Žēl, ja ir viņas viss. Maziņi citi valsti. Ātrāk jau viņu vajadzētu dabūt, ka uz mājām no ziema nāk visu. Šitais skaisti. Čau! Siekliņi rocēji. Uzmanību kožu. Taisons kož mums. Te viņš jau no 13. gada uzņems patvērsmē. Viņš dzīvo pilnīgi bez stresa. Viņš bez visi kā viņš izskatās. Nu, viņš bez stresa dzīvo. Ir mums tādi kūpēties kaut kā tādu. Krasīvi, ne? Nu, tur redzi, arī Husky visiem patīk tīri vizuāli. Nāc. Nu, skaisti. Mēs ielikām. Viņš ļoti vēl. Sabies? Tāds reāli agresīvs mums šobrīd laikam būs. Nu, ko tu? Skaistais. Pasties, kāda laba sistēma. Var noskanēt viņa visu informāciju dabū. Rokijs Baļbo. Šī trasi uztaisīs. Tur trasi viņam baigā. Gončiks riktīgs. Sāniski tur līkumā gājis. Ar ručkas. Pēc aizmugurējām kājām ar spiest. Nu jā. Aizmugurēja piedziņu notiek. Ja domājos, atrast piesiets mežā pie koka. Šie cilvēki nav normāli. Balsts tāds. Pāris dienas viņš tieši. Pāris dienas? Nu jā, pie maniem. Šis tas ir. Šis ir tāda mužika balsts. Tāds balsts smukiņš. Diego! Tāds rociņu no Viņš šitā tad ieliecās, viņš ir mēram šitā. Cik viņš smer? Viņš atbrauc pie mums. Ei, tu nūs! Viņš jau smagāks par vaļu. Es domāju, smagāks nekā mēs visi kopā. 7 kilo. Nē, šitais baigais lācis. Bet viņi jau arī nav lācis šitie. Vispār milzīgi. Viņi var paglaudīt 3 sekundes, un to viņi tā teikt. Raksturiņu rāda. Jā. Sarmīte. Sarmīte. Sarmīte varētu būt, kad visstilīgākā būda no visiem. Šitā te? Tāda višiņa, tāda cowboy stilā. Kā jau sarmīte. Nē, bet tā, ka mēs viņu ķērām ārpus kapos, tad nebija diezko patīk. Jā. Žorikam jau saimnieks jau Žoriks? gadu brauc pāri. Žoriks? Žora. Žoriks. Nu, te ir tā saucamā karantīna. 2 nedēļas suņi gaida tā kā savu saimnieku. Šitas ir vakar atrast.
Saimnieks 2 nedēļu laikā mēs sterilizējam un liekam vēl ieru faru. Mēs viņu vienkārši, šitā tā, kurš sūdīgi palika un visu. 2 dienu laikā Nepārdzīvo, baigi. baigi. Jā, tāda mierīgi, galīgi nekāda. Tagad jau ir normāli, bet sākumā bija tā, ka no būdas nelīd ārā. Traki jau, jā. Tad es viņu paņēmu pie sevīm, bet viņi tādi, kur visu dienu pāri, tāpēc viņi šitiem neliek te no kur izlīst. Viņi tādiem olieriem, es domāju vienkārši pa stūri kādu un kārā pie pāri un... Paņēmām kasīju pastaigā. Tā vēl, pauzīte. Oi, oi. Tā pusstūrīgs, domāju, normāli, ne? Jā. Ak, zini? No kā šokā bija, kad viņiem ir tā viesnīca, mēs brauc ceļojumā, var atstāt savu sunu, ko tur uz nedēļu, nu, protams, pa samaksu. Bet jā, paņēmām špaga, viņi pāris ir vienēši. Nu, viņi draugi, ķipa, ir. Kā mēs? Margu bija protams, jortā nonāksim, kā viņi ir beigsies būri. Voljirā sēdēšu. Arī uz pragūku. Bet tā jau forši sunīši. Jā. Paga tā trase, viņš teica kaut kāds... Nu, re, kur ir? Nu, katru paaizies uz priekšu, uz atpakaļ. Vai ne? Aha. Nosali? Puņģīts teik. Kāties tas suns? Nu, ko paņēmām to suņus pastaigāt? Es jau gribēju, tur bija viens tāds 70 kg. Mīlu, tas jau pat nebija suns, tas bija Viņš lācis. teica, ka viņš mierīgs. Nu jā, viņš ļoti mierīgs. Bet īstenībā, jā, nu, atmosfēra jau ir tāda, ka katram sunim savs stāsts ir, jā. Kāds vecāks, kāds jaunāks. Viens vispār atpūsties piesēdi. Draugs Skašu drīkos. Arī, kur vēl viens. Visiem. Izvedām uz stoli aiziet, nevis pastaigāt. Viņš jau mani Bartanu, tik Bartanu. Kā tev, pagad, tu pirmoreiz patvērsmē pats par? Vienreiz biju patversmē, kad brauc pakaļ vectēvu sunim. Bet kopumā kā tu atmosfēra tieši viņā? Nē, nu tā kā atmosfēras aizstas pirmo reizes. Nē, nu loģiski skaties, uz tiem suņiem ir žēl, bet jau viņš neadoptēs. Tur ir vecāki suņi, protams, neviens viņus negrib adoptēt. Visiem vajag kucēnus, maziņus, smukus tur. Es jau teicu, ka baigi ņemot uz tiem svētkiem, bet atkal grib kucēnus, bērni sagrib, viņi paņem, nu, vecos jau neviens negrib ņemt, un tāpēc viņi jau te arī dzīvo. Bet ir viņš arī teica, bet zini, kā labāk? Labi, viņi te atrodas, bet un tā dzīve viņam jau te ir laba. Viņus baro. Reku viņš mums stāstīja vienreiz kaut sievietē. Viena sieviete bija ziedojusi kaut kādu 30 kilogramus ar lasi. Un gāja visas suņas ar to lasi, baroja visiem garšoja, tur visu laimīgi. Nu tas, ka daudz pārdzīvo, ka viņi paēduši nav, bet es tā neteiktu. Jā, īstenībā viņi labāk ēd nekā mēs. Zinu, lasīti tur. Atkal tas manējais suns stoli tikai staigā. Man liekas, es esmu 2 reizes uz sūdā iekāpis secīgi. Jābūt algai kaut kad. Pasties, ko viņš Skaties. М5. Сложно тебе его удержать? Нет. Вообще? Пипец там по кустам. Надо было тебе дать этого большого, 70-килограммового, не? Нет. Почему? Он выше меня, он 190 рост, я 161. О, Они в какашках могут валяться. ай же сой. Что извел? O, tas bija vispār labs moments noķerts. Что? Домой? Куда? В однокомнатную квартиру в центре? В центре? Нам там вдвоем места не хватает. Курол собаку нет. Šitais bija. Kelly.
Saļtuhas metā. Kāds viņš slapš. Kā iztulis, ne? Холодно? Хорошо тебе, не холодно. Nu, ārā labs dubaks tāds. Jau, nu cik, nu vai jūs saprast, nezinu, varēs parādīt tam nāc. Uztais kādu piku. Jaunieši, šitais ir jau sācies, saucas winter sezons. Uztaisīšu pirmo. Kaut nesanāks, domā? Jā, mamiņi. Uzsniga sniedziņš balts. Būs man pirmā piciņa mazā. Ar suņu matiņiem kopā. Nu nesanāk man, kur pirmā pika man draugs sanāca. Pirmā mana pika šogad. Nezinu, kas man liekas, ka šitā ziem būs ļoti augsta. Varētu būt. Atgādina ķemiju. Gribētu tos, lai samīru. Ķemija! Reku gribu sasildīties pacel baļķi. Es pārēs to prātu. Smags domā? Es nezinu, pasties. Sumoha. Bet paņēt, paņēl. Tas man Deņčiks. Kā mēs viņus nosauksim? Benčiks. Beņčiks un Deņčiks. Šīs tā Beņčiks un Deņčiks. Doķap. Kā viņš māk? Jā. Kā šitais sēdi. Pamēģini. Vai arī var uzlikt arī. Nē, pamēģini viņam, vai viņš sēdēs. Interes pēc. Skaties šitas. Sēdi. Viņš manējais tik Sēdi. lekmāk. Sēdi. Jo, labs. Labs. Dobuču. Tik skaists. Es viņu neatdošu, viņu kabatā ielikšu uz mājām. Redz? Jā. Paņem uz Viņam apņemaca patīk. Baigi slapš Doķap. palicis. Labsuns, tu labi. Nē, viņš tik slapš, ka viss netiks. Līdz atpakaļēt, mums jau pusstūri tikai, ne? Aizdevisim pustāmu. Mūžiki. Šitais tikai skolotājs staigā. Ja es viņiem forši. Divi draugi. Divi draugi izgāja pastaigāt. Bet iedomājies izsanāt, cik viņiem pēc tam grūti ir uz to būri atgriezties? Pēc pastaigas. Gaņi vismaz. Viņas mums Man jau priecīgi. liekas, viņus, ka peņi ir priecīgi. Tu jau viņu paņem staigāt, viņš jau domā, ka tu viņu varbūt mājās Nu ņemsi. jā, varbūt. Jauns saimnieks esi. Tāpēc viņš jau pieraduši staigāt visu Tāpēc laiku. viņš teica, ka viņus no būra izlaiž, viņi sāk trakot. Jā. Jā, jau viņi domā, ka uz mājām brauks. Bet nākamreiz jāņem to lielo pragulkā. Pats neatceros, kā viņu sauc. Es nevaru pasaukt viņu. Atnā. Kur tu nec? Kieni. Tādi divi skaisti. Materiāls strāpam vajadzēja likt. Uzlec. Pirmais Man nogāza suns. Šitais jau riktīgi hiperaktīvais. Tā jau pasaucīja. Nec. Es nezinu, kā jūs sauc. Nec. Sēdēt. Ho. Kenī. Labi, ies. Viņš ir tā mums jaunāk. Да, но он сидит, он спокойный. Звонит в полиции. Aiziet. Vedīsim atpakaļ. Atbrauksim vēl kādu citu. Nu, vismaz bišķi sastaigāju. Man pastaigās. Šitas jau ir vilks. Margo. Astīt. Margo, načer. А что ты зовешь, убегаешь? Čau! Margo.
Mārga. O, Viņš atrast ārā. Mārga. Tas kā teko, ka šitais džaso. to es vispār Šitais jau tranšēs. tranšēju šīs te izrads. Nu, labi, jau. Arī jau vecs. Tas vārds. Lele. Lele. Olej, lalej. Karoči, visa informācija būs tagad te kaut kur. Nu, video un aprakstā. Kons būs ieliks arī ziedošanai. Kā arī var iziet, viņš teica instrukciju, viņi ir 2 dienas vai cik. Jā. Var mierīgi atbraukt vienkārši, kurā dienā pastaigāt ar tiem suņiem, kuru izvēlētos. Var mājās paņemt. Ir arī mazi lieli. Kas, kam man jau patīk, Visādi izmēri. 100 kg, jā. Tas, Nu, ko mēs nu, šo. pateikt? Pirmais iespējas nebija no labākajiem. Žēl jau tas suņus. Nu, kā, nē, tā, forši pastaigā. Atstāsim mūsējo ko. Tā, karoči, tā konti viss ir. Tad mums vēl Instas jāatstāj. Instas būs, viss ir. Ziedojam. Jā.